Kad bads visu maina. Pēc O. Henrija stāsta motīviem. Džefs Pīters bija ceļojošs tirgotājs. Viņš braukāja no vienas pilsētiņas uz citu un pārdeva rotas lietas, sīkumu kastītes, piespraudes un citas skaistas, bet ne pārāk dārgas lietas. Viņš labi prata runāt ar cilvēkiem, ātri ieguva uzticību un vienmēr zināja, ko pateikt, lai pircējs apstātos pie viņa vēl uz dažām minūtēm. Taču kādā nelielā pilsētā viņš pēkšņi saprata, ka šoreiz viņu interesē nevis pārdošana, bet kāda meitene. Šī meitene bija Meima Dagena. Viņa strādāja sava tēva nelielajā kafejnīcā. Meima bija glīta, dzīvespriecīga, asprātīga un prata pasmaidīt tā, ka vīrietim uzreiz likās, tieši viņam viņa pasmaidīja mazliet siltāk nekā citiem. Džefs sāka nākt uz kafejnīcu arvien biežāk. Viņš izvēlējās tādu laiku, kad tur nebija daudz cilvēku, lai varētu ar Meimu parunāt ilgāk. Protams, viņš arī ēda, un ēda labi, dažreiz pat 2 porcijas. Drīz izrādījās, ka viņš nav vienīgais, kuram Meima patīk. Kafejnīcā arvien biežāk parādījās arī Eds Koljers. Viņš bija pieklājīgs, gudrs un prata smalki uzvesties. Starp abiem vīriešiem sākās klusa sacensība. Viņi abi smaidīja, runāja ar Meimu, centās būt asprātīgi un cik vien varēja, rādīja sevi no labākās puses. Meima nevienam nedeva priekšroku. Viņa bija laipna pret abiem, bet nevienam neko nesolīja. Kādu vakaru Džefs beidzot saņēmās un pateica Meimai, ka gribētu ar viņu apprecēties. Viņš bija pārliecināts, ka tāda meitene kā viņa nevar negribēt ģimeni un mierīgu dzīvi. Taču atbilde viņu pārsteidza. Meima teica, ka par precībām pat negrib domāt. Viņas prāt vīrieši domā gandrīz tikai par ēšanu. Viņa gadiem ilgi bija strādājusi kafejnīcā un redzējusi vienu un to pašu. Vīrieši nāk, sēž, ēd, pasūta vēl, steidzas, košļā un atkal prasa ēdienu. Viņai bija sajūta, ka visa viņu dzīve griežas ap dakšiņu, nazi un šķīvi. Meima pastāstīja arī par savu draudzeni no citas pilsētas. Arī viņa strādāja vietā, kur apkalpoja ceļotājus un bija nogurusi no tā paša. Abas meitenes sapņoja, ka reiz dzīvos nelielā mājiņā ar dārzu, audzēs puķes un turēsies pa gabalu no visiem vīriešiem un viņu mūžīgās apetītes. Džefs negribēja padoties. Viņš domāja, ka ar laiku viss mainīsies. Tomēr drīz viņš pamanīja, ka Eds Koljers arī runā ar Meimu ļoti nopietni, un šķiet arī Eds bija saņēmis tādu pašu atbildi. Tad viņam radās jauna doma. Ja Meimai nepatīk vīrieši, kas visu laiku ēd, tad varbūt viņu var iespaidot tieši pretējais. Nākamajā dienā Eds ieradās kafejnīcā un pasūtīja tikai kafiju un vienu sausu cepumu.
Viņš sēdēja mierīgi un ēda tik maz, it kā nemaz nebūtu izsalcis. Džefs redzēja šo skatu un nolēma darīt to pašu. Kādu brīdi abiem šķita, ka plāns ir labs. Taču Meimas tēvs uzreiz saprata, kas notiek. Viņš pats atnesa viņiem sātīgus ēdienus un teica, lai beidz izlikties. Abiem nācās atgriezties pie ierastajām porcijām. Pēc tam Džefs pamanīja vēl ko dīvaināku. Viņam parādījās neparasti liela apetīte. Viņš ēda vairāk nekā parasti un pats nesaprata, kāpēc. Vēlāk viņš uzzināja, ka Eds viņu bija piemānījis. Kad abi kopā iegāja iedzert, Eds sarunāja ar bārmeni, lai Džefa glāzē ielej rūgtu līdzekli apetītei. Tādā veidā viņš gribēja panākt, ka Džefs Meimas acīs izskatās vēl rīgāks nekā parasti. Pēc kāda laika Eds negaidīti pazuda no pilsētas. Tad atbrauca ceļojoša izrāde ar dažādiem brīnumiem un savādiem cilvēkiem. Meima sāka tur iet gandrīz katru vakaru. Džefam tas nepatika. Viņš nesaprata, kas viņu tur tik ļoti piesaista. Beidzot viņš aizgāja paskatīties pats un atklāja, ka viens no galvenajiem numuriem ir pats Eds Koljers. Viņš bija pārvērties par profesoru Eduardo Koljēri un publikai rādīja cilvēku, kurš ilgi badojas un gandrīz neko neēd. Šis skats Meimu bija ļoti iespaidojis. Viņai likās neticami, ka vīrietis var atteikties no ēdiena. Džefs vēlāk satika Edu un saprata, ka viss nav tā, kā izskatās. Eds bija noguris, izsalcis un gandrīz gatavs padoties. Ceptas gaļas smarža viņa mocīja vairāk nekā mīlestība. Džefs to pateica Meimai, bet viņa neatbildēja ar smiekliem. Tieši otrādi. Viņa teica, ka viņai tas šķiet skaisti. Varbūt Eds izdarīja kaut ko muļķīgu, taču viņš to darīja viņas dēļ. Džefam kļuva skaidrs, ka viņa izredzes nav kļuvušas labākas. Turklāt bizness šajā pilsētā jau gāja uz beigām. Viņš nolēma doties tālāk. Kad viņš atnāca atvadīties, izrādījās, ka Meima arī taisās ceļā. Viņa brauks pie draudzenes uz kāzām. Džefs tūlīt piedāvāja viņu aizvest savā pajūgā. Ceļš sākās labi. Laiks bija skaists, abi daudz runāja, un saruna ritēja viegli. Taču drīz izrādījās, ka Meima ir aizmirsusi ēdiena grozu. Vēlāk Džefs arī nomaldījās no ceļa. Pienāca vakars, sākās lietus, un viņiem nācās patvērties pamestā mājiņā. Tur nebija ko ēst. Sākumā tas šķita nieks, bet pagāja vēl viena diena, un abi sajuta īstu badu. Tieši tad viss mainījās. Meima pirmo reizi pati izjuta to tukšumu vēderā, kas neļauj domāt ne par ko citu. Viņa kļuva klusa, nogurusi un pavisam citādi skatījās uz pasauli. Džefs arī vairs netēloja varoni.
Viņš runāja par ēdienu gandrīz kā par sapni. Beidzot, meima saprata, ka vīrieši neēd tāpēc, ka būtu rupji vai bezjūtīgi. Cilvēks vienkārši ir izsalcis, un bada sajūta ir stiprāka nekā viņa agrāk spēja iedomāties. Kad lietus beidzot mitējās un viņi tika ārā, abi devās uz tuvāko vietu, kur varēja paēst. Ēdiens uz galda meimai tajā brīdī šķita gandrīz tikpat skaists kā mīlestība. Viņa paskatījās uz Džefu citām acīm. Tagad viņa saprata ne tikai viņu, bet visus tos vīriešus, kurus agrāk bija tik viegli nosodījusi. Un Džefam beidzot radās cerība, ka amors dažreiz izmanto nevis bultas, bet pavisam parastas ēdiena porcijas. Kad bads visu maina. Pēc O. Henrija stāsta motīviem. Džefs Pīters bija ceļojošs tirgotājs. Viņš braukāja no vienas pilsētiņas uz citu un pārdeva rotas lietas, sīkumu kastītes, piespraudes un citas skaistas, bet ne pārāk dārgas lietas. Viņš labi prata runāt ar cilvēkiem, ātri ieguva uzticību un vienmēr zināja, ko pateikt, lai pircējs apstātos pie viņa vēl uz dažām minūtēm. Taču kādā nelielā pilsētā viņš pēkšņi saprata, ka šoreiz viņu interesē nevis pārdošana, bet kāda meitene. Šī meitene bija Meima Dagena. Viņa strādāja sava tēva nelielajā kafejnīcā. Meima bija glīta, dzīvespriecīga, asprātīga un prata pasmaidīt tā, ka vīrietim uzreiz likās, tieši viņam viņa pasmaidīja mazliet siltāk nekā citiem. Džefs sāka nākt uz kafejnīcu arvien biežāk. Viņš izvēlējās tādu laiku, kad tur nebija daudz cilvēku, lai varētu ar Meimu parunāt ilgāk. Protams, viņš arī ēda, un ēda labi, dažreiz pat 2 porcijas. Drīz izrādījās, ka viņš nav vienīgais, kuram Meima patīk. Kafejnīcā arvien biežāk parādījās arī Eds Koljers. Viņš bija pieklājīgs, gudrs un prata smalki uzvesties. Starp abiem vīriešiem sākās klusa sacensība. Viņi abi smaidīja, runāja ar Meimu, centās būt asprātīgi un cik vien varēja, rādīja sevi no labākās puses. Meima nevienam nedeva priekšroku. Viņa bija laipna pret abiem, bet nevienam neko nesolīja. Kādu vakaru Džefs beidzot saņēmās un pateica Meimai, ka gribētu ar viņu apprecēties. Viņš bija pārliecināts, ka tāda meitene kā viņa nevar negribēt ģimeni un mierīgu dzīvi. Taču atbilde viņu pārsteidza. Meima teica, ka par precībām pat negrib domāt. Viņas prāt vīrieši domā gandrīz tikai par ēšanu. Viņa gadiem ilgi bija strādājusi kafejnīcā un redzējusi vienu un to pašu. Vīrieši nāk, sēž, ēd, pasūta vēl, steidzas, košļā un atkal prasa ēdienu. Viņai bija sajūta, ka visa viņu dzīve griežas ap dakšiņu, nazi un šķīvi.
Meima pastāstīja arī par savu draudzeni no citas pilsētas. Arī viņa strādāja vietā, kur apkalpoja ceļotājus, un bija nogurusi no tā paša. Abas meitenes sapņoja, ka reiz dzīvos nelielā mājiņā ar dārzu, audzēs puķes un turēsies pa gabalu no visiem vīriešiem un viņu mūžīgās apetītes. Džefs negribēja padoties. Viņš domāja, ka ar laiku viss mainīsies. Tomēr drīz viņš pamanīja, ka Eds Koljers arī runā ar Meimu ļoti nopietni, un šķiet arī Eds bija saņēmis tādu pašu atbildi. Tad viņam radās jauna doma. Ja Meimai nepatīk vīrieši, kas visu laiku ēd, tad varbūt viņu var iespaidot tieši pretējais. Nākamajā dienā Eds ieradās kafejnīcā un pasūtīja tikai kafiju un vienu sausu cepumu. Viņš sēdēja mierīgi un ēda tik maz, it kā nemaz nebūtu izsalcis. Džefs redzēja šo skatu un nolēma darīt to pašu. Kādu brīdi abiem šķita, ka plāns ir labs. Taču Meimas tēvs uzreiz saprata, kas notiek. Viņš pats atnesa viņiem sātīgus ēdienus un teica, lai beidz izlikties. Abiem nācās atgriezties pie ierastajām porcijām. Pēc tam Džefs pamanīja vēl ko dīvaināku. Viņam parādījās neparasti liela apetīte. Viņš ēda vairāk nekā parasti un pats nesaprata, kāpēc. Vēlāk viņš uzzināja, ka Eds viņu bija piemānījis. Kad abi kopā iegāja iedzert, Eds sarunāja ar bārmeni, lai Džefa glāzē ielej rūgtu līdzekli apetītei. Tādā veidā viņš gribēja panākt, ka Džefs Meimas acīs izskatās vēl rīgāks nekā parasti. Pēc kāda laika Eds negaidīti pazuda no pilsētas. Tad atbrauca ceļojoša izrāde ar dažādiem brīnumiem un savādiem cilvēkiem. Meima sāka tur iet gandrīz katru vakaru. Džefam tas nepatika. Viņš nesaprata, kas viņu tur tik ļoti piesaista. Beidzot viņš aizgāja paskatīties pats un atklāja, ka viens no galvenajiem numuriem ir pats Eds Koljers. Viņš bija pārvērties par profesoru Eduardo Koljēri un publikai rādīja cilvēku, kurš ilgi badojas un gandrīz neko neēd. Šis skats Meimu bija ļoti iespaidojis. Viņai likās neticami, ka vīrietis var atteikties no ēdiena. Džefs vēlāk satika Edu un saprata, ka viss nav tā, kā izskatās. Eds bija noguris, izsalcis un gandrīz gatavs padoties. Ceptas gaļas smarža viņa mocīja vairāk nekā mīlestība. Džefs to pateica Meimai, bet viņa neatbildēja ar smiekliem. Tieši otrādi. Viņa teica, ka viņai tas šķiet skaisti. Varbūt Eds izdarīja kaut ko muļķīgu, taču viņš to darīja viņas dēļ. Džefam kļuva skaidrs, ka viņa izredzes nav kļuvušas labākas. Turklāt bizness šajā pilsētā jau gāja uz beigām. Viņš nolēma doties tālāk. Kad viņš atnāca atvadīties, izrādījās, ka Meima arī taisās ceļā.
Viņi brauks pie draudzenes uz kāzām. Džefs tūlīt piedāvāja viņu aizvest savā pajūgā. Ceļš sākās labi, laiks bija skaists, abi daudz runāja, un saruna ritēja viegli. Taču drīz izrādījās, ka meima ir aizmirsusi ēdiena grozu. Vēlāk Džefs arī nomaldījās no ceļa. Pienāca vakars, sākās lietus, un viņiem nācās patvērties pamestā mājiņā. Tur nebija ko ēst. Sākumā tas šķita nieks, bet pagāja vēl viena diena, un abi sajuta īstu badu. Tieši tad viss mainījās. Meima pirmo reizi pati izjuta to tukšumu vēderā, kas neļauj domāt ne par ko citu. Viņa kļuva klusa, nogurusi un pavisam citādi skatījās uz pasauli. Džefs arī vairs netēloja varoni. Viņš runāja par ēdienu gandrīz kā par sapni. Beidzot meima saprata, ka vīrieši neēd tāpēc, ka būtu rupji vai bezjūtīgi. Cilvēks vienkārši ir izsalcis, un bada sajūta ir stiprāka nekā viņa agrāk spēja iedomāties. Kad lietus beidzot mitējās un viņi tika ārā, abi devās uz tuvāko vietu, kur varēja paēst. Ēdiens uz galda meimai tajā brīdī šķita gandrīz tikpat skaists kā mīlestība. Viņa paskatījās uz Džefu citām acīm. Tagad viņa saprata ne tikai viņu, bet visus tos vīriešus, kurus agrāk bija tik viegli nosodījusi. Un Džefam beidzot radās cerība, ka amors dažreiz izmanto nevis bultas, bet pavisam parastas ēdiena porcijas.